Maks Verstapens pēc F1 grib piedalīties izturības sacīkstēs. Viņš pat ir runājis par sapņu komandu ar viņu un Alonso. Es domāju, nav šaubas par to, ka tāda komanda varētu sasniegt labus rezultātus. Un tas ir tikai loģiski, jo ir bijuši daudzi lieliski F1 braucēji, kuri ir bijuši arī lieliski ārpus F1. Tātad es pasvītrošu lieliski F1 braucēji. Braucēji, kas ir sapratuši, ka F1 nav viņu lieta, bet ir dominējuši kaut kur citur, ir vēl vairāk. Šīs pa lielam ir attaisnojums man pieminēt Jensonu Batotu, manu mīļāko F1 braucēju. Jo gadu pēc savas deveiktlās pēdējās sacīkstes F1 viņš kļuva par Super GT čempionu. Es arī izmantošu iespēju vēlreiz parunāt par Emersonu Fittipaldi. Protams, ka viņš ir F1 čempions, bet viņš kļuva par čempionu arī IndyCar sērijā, kā arī viņš ir divkārtējs Indy 500 uzvarētājs. Ir arī Michele Alboreto, otrs labākais itāļu Ferrari braucējs. Trešais atkarībā no tā, kā jūs skatāties uz Mario Andretti. Kamēr F1 karjeras beigas viņam bija diezgan garlaicīgas, viņš pārtapa par izturības sacīkšu lietpratēju, kļūstot par 97. gada Lemānas uzvarētāju. Viņš uzvarēja arī 2001. gada Sebringas 12 stundās, pēdējā sacīkstē pirms viņa traģiskās nāves. Ar Juanu Pablo Montoju ir interesants stāsts. Viņš ir Indy 500 uzvarētājs gan pirms, gan pēc savas F1 karjeras. Un papildus interesantais fakts, viņam ir ilgākais laika periods starp divām Indy 500 uzvarām. Jo pirmā ir 2000. gadā, bet otra 2015. gadā. Un tagad es drusku krāpšos, jo es gribu parunāt par Nigelu Mansellu. Protams, viņš ir izcils braucējs, viņš ir F1 čempions, bet viņš savas F1 karjeras beigas ir paziņojis 3 reizes. Un otro reizi, kad viņš beidza F1 karjeru, izveidojās maģisks brīdis. Nepilnu mēnesi viņš bija aktuālais F1 čempions un IndyCar čempions. Sasniegums, ko es šaubos, ka kāds jebkad atkārtos. Un, protams, ka vēsturē bijuši daudzi F1 braucēji ar lieliskām karjerām un ar lieliskiem sasniegumiem citviet. Tā kā, ja tev krīt vēl kāds prātā, ieraksti komentāros, mēs varam par to vēl parunāt.